Atbildot uz jautājumu par svārkiem, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tavs vēlamais modelis un kur tu viņus vilksi. Viens no ērts, bet es neteikšu, ka pats labākais un vienkāršākais iesācējuma audums ir, pieņemsim, plānā džersija trikotāža. Tas ir tāds tā kā bišķi saturīgāks trikotāžas teikrekla audums, tā varētu vienkārši raksturot. Ir vēl cilpiņa, kas būs bišķi smagāka. Man pašai, pieņemsim, ir svārki pēdējie, kas bijuši, ir no velvetes malkā, tas ir kokvilnas, viņš nav elastīgs, viņš ir stabils audums, līdz ar to ir diezgan viegli viņu šūt. Šie ir, pieņemsim, satīni, kas ļoti smuki grezni, bet es kā iesācējiem noteikti mums nerekomendētu, tāpēc, ka ir diezgan daudz knifiņi, kas ir jāzina, kā apstrādāt vīles, kā jābūt šķērēm, adatām, asām. Tieši tas pats arī attiecās uz to mākslīgo zīdi, tas jau kapeiku labāks. Svārkus var šūt arī, protams, no tila, bet arī nerekomendēju kā iesācējiem.